Tālu ziemeļos Somijas tundrā šodien sākās Baltijas kausa sezonas noslēguma posms kalnu slēpošanā, sadalīti jau pirmie medaļu komplekti, un par to vairāk Kaspara Dvinska atsūtītajā sižetā. Pirmajā sacensību dienā uzvarētāji tika noskaidroti divās disciplīnās – supergigantā un alpu kombinācijā. Dāmām divas zelta medaļas izcīnīja Evelīna Gasūna. Alpu kombinācijā otrā palika Agnes Āboltiņa, bet trešā vieta Evelīnas māsai Leldei. Savukārt supergigantā Leldei Gasūnai otrā vieta, bet trešā vieta Eglei Augustinaitai no Lietuvas. Es esmu ļoti pārsteigta, priecīga noteikti, jo es gaidīju arī, kad būs varbūt kāda cita līdera, bet esmu ļoti apmierināta ar to, ka es varēju šos divus zeltus izcīnīt. Arī kungiem abas zelta medaļas aizceļoja pie viena sportista Mika Zvejnieka. Mēs bijām tie jaunie džeki palikuši, kuriem teikt jācīnās, tad kādam jau bija, laikam tad jāvinē, tad es darīju, ko es varēju, mēs jau te kodāmies riktīgi, tā kā, varbūt bišķiņa veiksme, mazlietiņa arī kaut kas cits palīdzēja. Divas sudraba godalgas izcīnīja Žaks Gedras, savukārt Elvis Opmans ieguva bronzas godalgu supergigantā, kamēr alpu kombinācijā bronza Johanam Luikam no Igaunijas. Kaspars Dvinskis no Pihas Somijā LNT.